kas vispār ir publiska runa. Runāsim par to, kāda ir saistība domai ar vārdu, ar valodu, ar runu kopumā, un runāsim par to, kas tad īsti ir saziņa. Un es gribu sākt ar to problemātisko jautājumu. Ļoti daudz režisori, kad mūsdienās aktieri aiziet arī pēc akadēmijas, uz teātri viņi nav spējīgi mūsdienās skaidri, skaisti, spēcīgi, ietekmīgi runāt. Ļoti daudz saskarās ar šādu problēmu. Ja agrāk aktieri darbs, diktori darbs, žurnālisti un tādu entās profesijas nevarēja viņus iedomāties bez tā, ka viņi apgūtu profesionālu runas darbību, tad mūsdienās ir vērojama tendence, protams, saglabājās par kvalitāti, par profesionālismu, sauc to kvalitāti, ja jūs esat spējīgs runāt. Skatuves priekšā, uz skatuves uzstājas publiski, profesionāli, kvalitatīvi, kompetenti, bet vērojama ir tā tendence, ka mūsdienās vien vairāk samazinās šī loma. Un tas, kas notiek, valoda notrulinās. Par to daudz žurnālīciem, ko es iepriekš stāstīju, Māja Kūle šajā Eirodzīvē, grāmatu, kas tiešām iespilsīt, un viņi runā par to, ka valoda kļūst tāda triviāla. Viņi zaudē savu jēgu, savu nozīmi. Un tādēļ tik būtiski ir runāt par to, kāda vispār ir šī nozīme, lai mēs kā aktieri, kā režisori mācāmies to saglabāt. Jūs varbūt esat dzirdējuši, šis ir dziesmas mūsdienās, kur ir tuc, ja? Tāds, ir tas beats. Par ko viņi dzied? Es nesaprotu. Es vienkārši nedzirdu, es mēģinu ieklausīties, es nesaprotu, man jāiet iekšā internetā, jāatrod lirika, jāizlasa, labi, skaidrs, tagad es zinu, par ko ģē, par ko, un te nevar saprast, bet galvenais ir tuc, vai ne? Un līdz tāpēc es nogājuši, es neesmu par to tuc, jo tuc ir viens no mūzikas izpausmes veidiem, ja? Bet es esmu par to, ka valoda, viņa zaudē savu nozīmi, un aktieris nevar tā runāt, viņam ir perfekti jāpārvalda savas runas dotības. Un tad ir režisori izsakās, ka teātra mākslā aktieru paviršā runa novērš skatītāju uzmanību no notikumiem un sagrauj skatuviskās darbības precizitāti. Un tā ir šī problēmas sakne. Ja aktieris nav spējīgs pārvaldīt savu runu, tad ir dimbā. Viņš nevar nodot informāciju, viņš nevar kvalitatīvi darboties ar auditoriju, viņš nav spējīgs akcentēt notikumus, viņš nav spējīgs iznest lomas līniju un vienkārši nav jēgas no tāda aktiera. Uzreiz jums pasaku. Un tas problēmas jautājums ir izteikts, manuprāt, ļoti spēcīgi tāda teologa Eižena Drevermana vārdos, un es citēju. Jautājums ir par to, kā runāt vienam ar otru, lai mūsu jūtas būtu skaidri izteiktas, bailes apklusinātas, slimības dziedinātas, lai mūsu vārdi būtu tik dievbijīgi kā lūgšana un tik cilvēcīgi, ka celtu saprašanās tiltus. Ļoti skaisti izteikti šie vārdi. Protams, tādā filozofiskā līmenī, bet tā sakne ir tajā, ka mums ir jāmācās runāt mīlestībā, jāmācās celt otru, vienlaicīgi ceļot arī savu personību. Jau Konstantīns Staņslavskis pagājušā gadsimta sākumā viņš jau teica, ārā no teātra, ārā! Tādus aktierus, kuru uzdrošinās būt iedomīgi, nepaklausīgi, kuri atnāk, ko tu gribi? Ārā! Mūsdienās pasaka, ir ok. Mēs maksājam. Galvenais, ka man maksā, ka režisoram. Staņslavskis uzdrošinās pateikt, ārā! Un tādēļ visas šīs lietas mēs esam aicināti izmest ārā. Ja mēs ejam, lai parādītu sevi, tad mēs esam pazaudējuši teātra patieso jēgu. Un tātad pirmais tas uzdevums, kas mums ir jāveido ar runas palīdzību, ir veidot un uzturēt savstarpējās attiecības. To es gribu, lai jūs akcentējat, atceraties, pierakstiet.
ka runas darbības pamatā ir saskarsme un attiecības. Tas ir tas, ko mēs mācīsimies arī šo nodarbību cikla ietvaros, ir kā veidot un uzturēt savstarpējās attiecības ar runas palīdzību. Jo tas ir tas pamats. Un jāņem vērā, ka kontakts, ko nozīmē kontakts, šī savstarpējā saskare, tā ir attīstība. Tas, ko es mums mācīju iepriekšējās nodarbībās, ka mēs nedrīkstam stāvēt uz vietas. Ja mēs stāvam uz vietas vai kāpamies atpakaļ, tad tas būtībā ir degres. Mēs neattīstamies. Tātad vienīgais, kā mēs varam iet uz priekšu, ir mazāk vai vairāk, bet virzīties, būt attīstībā. Un tātad runai ir jābūt vērstai uz attīstību. Ja mēs griežamies pa riņķi, es domāju, ka man piekritīsiet, mēs nogurstam, mēs jau vairs neklausāmies. Un mūsdienās otra problēma, ko es gribu pieminēt, pie šī visa ir tāda, ka informācija ir pārsātināta. Mēs dzīvojam laikā, par kuru zinātnieki saka, ka informācijas ir tik nenormāli daudz, ka cilvēks to spējas uzsvērt. Viņa domāšana lēnām atmirst, un tā ir liela problēma. Bet domāt nozīmē sakot līdzi. Nevis vienkārši sadzirdēt, bet dzirdēt. Klausīties nozīmē. Konstantīns Staņislavska vārdiem izsaka. Redzēt to, par ko runā. Un redziet, šeit ir ļoti interesanti tā iezīme, ka runa ir nesaraujami cieši saistīta ar citu maņu, un tā ir redze, un 90% no tā, kā mēs uztveram pasauli, ir caur redzi. Citas maņas, citā maņā, visām pārējām, ir piedēvējami šie 10%. Redze prevalē. Tas nozīmē, ka gūst uzvaru, gūst virsroku un tātad dominē. Un runāja tieši tas pats. Ka es jums šo ko stāstu, protams, ir dažādi jēdzieni, ir abstrakti jēdzieni, tos grūti ir iztēloties uzreiz. Tad ir jāmeklē saistība ar kaut kādiem dzīves notikumiem, parādībām. Piemēram, es saku mīlestība. Mīlestība ir pietiekami abstrakts vārds, ka to nevar ieteikt kaut kādā konkrētā vienā jēdzienā tā, lai jums izveidotos prātā bildīte, iztēlē. Tas, ko jūs darāt, jūs šo mīlestību asociējat ar kaut ko citu. Piemēram, sev tuvu mīlu cilvēku. Es esmu mīlestība, mana mamma. Es saku ticība. Man uzreiz nāk baznīca. Šitā te tāda veca. Saprotiet to domu, mēs pārnesam, lai ar šiem abstraktajiem jēdzieniem strādātu. Bet tā doma ir tāda, ka mums ir jāredz tas, par ko mēs runājam. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Uz runas trīsstūris pastāv kopš ļoti seniem laikiem. Tāda ideja, viņa ir absolūti primitīva, bet viņa ir vērts iegaumēt. Tātad ir, kā jau trīsstūris tradicionāli simbolizē attiecības. Gan drīz ar kurā kultūrā nozīmē kaut kādas attiecības. Bet šajā gadījumā tās gluži nav hierarhiskas attiecības, tas nozīmē, ka nav kāda no šīm komponentēm pārāka, viņas visas ir vienlīdzīgas, bet viņas ir savstarpēji saistītas. Tātad mums ir runātājs, un runātāju es gribu šajā brīdī saukt par raidītāju. Tas, ko dara runātājs, un tā vairāk fizikas valoda izskoties, viņš raida, viņš sūta. Un tas, ko es gribu, lai jūs pierakstiet, mēs ļoti daudz mācīsimies strādāt ar iztēli. Es gribu, lai jūs pierakstiet pie šīs raidīšanas tādas domu, ka tad, kad jūs runājat, jūs raidāt tādus koši, spilgti, dzeltenus stāstus. Tajā virzienā, kur ir adresāts, ja ko jūs gribat sasniegt, ko jūs gribat uzrunāt. Bet šie stari nenāks ar jūsu muti,
Bet šie stari nāk caur jūsu acīm. Mēs pēc tam patrenēsimies. Mums vajadzēs šo bildīti paturēt prātā. Un jums veidosies pilnīgi cita sajūta. Teātris lielā mērā ir par sajūtām. Jums vajadzēs meklēt, atrast iekšēji nopamatot šo sajūtas. Ja? Nākamā lieta. Mums ir uztvērējs, jeb klausītājs. Tad runātājs runā klausītājiem. Runātājs ir raida klausītājiem, kas ir uztvērējs. Un ko dara uztvērējs? Uztvērējs līdzīgi kā beisbolā. Manuprāt, ļoti labs tāds salīdzinājums ar beisbolu. Tur ir tas, es neesmu beisbola eksperts, bet es vienkārši filmās, cik es redzējis. Ja? Tur tas milzīgais cimds ir pamet, ja? Un viņš tajā cimdā noķer. Un man vienkārši tā bildīt par uztvērēju, ja? Kur viņš tādā milzīgu tādu cimdu noķer to pumpiņu. Ja? Bet tur var, protams, dažādi bildītas būt. Un mums ir saturs, runas saturs, jeb šis vēstījums vai informācija, kuru mēs nododam. Vislabāk būtu, ja mēs lietotu vārdu vēstījums. Tāpēc, ka vēstījums iekļauj iekšā sevī aktivitāti. Ja mēs runājam informāciju, tad informācija faktiski ir blā, blā, blā. Blā, 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 blā. Tā ir informācija. Bet jēga tam ir tikai tad, ja es kaut ko jums raidu, sūtu, un ja tajā iekšā ir kaut kas iekodēts, kas ir jēgpilns, tad ir vēstījums. Es jūs gribu pavēstīt. Un man uzreiz asociācijas nāk ar viduslaikiem, kuros karalim bija sava speciāla vienība, jātnieki, šie zigneši, kuri zirgiem atjāja uz konkrēto ciematu, atrulēja vajā to savu rituli, garo, un visiem tiem pavalsniekiem tad lasīja karaļa vārdā, tas un tas un tas un tas, un beigās jums visiem cauri ir, ja nemaksāsiet nodevas, ja, punkts, sarulē un aizjākroja. Okay. Nav runa par to nodevu maksāšanu, nemaksāšanu šobrīd, to mēs turētu par ētikas vairāk nodarbībās, bet tas, ko es gribu akcentēt, jūs paužat varu. Tas nav vienkārši, kaut ko pastāstīšu, tāpat teksim, ja. Iedarbība, ietekme ir jāmeklē. Jums būs jāmācās iedarboties vienai uz otru, uz skatītājiem un tā tālāk. Tātad, šis ir tas runas 3 stūris, un tas, ko es gribu, lai jūs ņemat vērā. Visām šīm 3 komponentēm ir jābūt aktīvām. Tajā brīdī, kad kāda no tā nav aktīva, viss runas process nevar notikt kvalitatīvi. Piemēram, ja mums nav runas saturs, nav šis vēstījums, ir tikai runātājs un klausītājs, tad tā demonstrē. Tā es noteikšu visas 5 stundas. Jo nav jau tas runas saturs. Tātad jums ir jāgrib kaut ko pavēstīt. Un jums ir perfekti jāpārzina tas, ko jūs vēstīt. Tādēļ pierakstīt. Pirmā lieta. Runātājiem ir jāpārzina. Ko? Es speciāli lietoju jautājumu formu, jo tas ietver sevi to būtību. Tad raksturināšu ko, kā jautājumu. Ko? Bet tad ir tikvā saturs, ja, kad ir runa par to runas saturu. Šis ko? Tālāk, pieņemsim, ka mums saturs ir, bet mums nav klausītājs. Tad mums nav kam adresēt. Tas ir tā. Pieņemsim, ka jūs nesat, ja? Es atnāku viens pats. Tagad sāksim mācīties runāt, uzstāties publiski. Man prieks tevi klausīties, ir ļoti pozitīvi. Ja? Es esmu viens pats. Un tā ir problēma ļoti daudziem runātājiem. Tā ir problēma arī jums. Un, vērojot jūsu priekšasumus, kā jūs sākumā uzņemšanas tajā uzstājāties, pazūd šis klausītājs. Jums ir jārunā uz cilvēku sirdī. Tāpēc es gribu, lai es pierakstītu. Jums ir jārunā uz cilvēku prātiem un sirdīm. Tātad jums viņi ir jāiedarbina emocionāli un jāliek viņiem domāt. Pretējā gadījumā jūsu klausītājs nav.
vai klausītājs ir klausītājs, ja viņš nav interesēts dzirdēt ieklausītājs? Klausītājs var būt aktīvs, var būt pasīvs klausītājs. Jā, var. Bet tavs uzdevums ir runāt tā, lai tevī nevarētu neklausīt. Tas ir runātāja uzdevums. Mūsdienās esmu dzirdējis ārprātiem. Man tas saprot, man tas skumtina. Es man daudziem cilvēkiem esmu dzirdējis, piemēram, par pasniedzējiem universitātēs. Viņi nemaz neinteresēti. Viņi atnāk ar savu lapu, tad viņi tur vēl staigā, viņi vispār neredz, viņi staigā šurp. Un tik runā, un man vienalga par jums. Jūs tikai nosēžat, noklausieties, atzīmēt, ka jūs esat bijuši, nākat uz eksāmenu visi. Bet tā daudz kur ir. Tātad runātājiem ir jābūt spējīgam runāt tā, lai jūs nevarētu neklausīties. Tā jau ir māksla, un to jūs mācīsieties. Tās jau ir profesionālais līmenis. Kā runāt tā, lai nevar neklausīties? Pat līdz tādai galējībai, ka iedomājieties, man būtu aizsietas, teiksim, ausis būtu cieti. Es varētu tikai redzēt. Mums ir jārunā kā, lai liktu man domāt un runāt uz manu sirdī. Pat līdz tam, ka man, piemēram, acis un ausis ir cieti. Tad kā jūs runāsiet ar mani? Saprotiet, vēl runā par verbālo saziņu un par neverbālo saziņu. Nākamajā nedēļā jums sāksies pie Agītas Brikmanas, mans kolēģis, un būs neverbāla komunikācija. Jūs runāsiet vairāk par neverbālu komunikāciju pie viņas. Tas, ko es gribu pateikt, ir dažādi saziņas veidi. Un mēs varam sazināties dažādi. Kā strādāt ar cilvēkiem, kuri neredz, nedzird, nevar parunāt? Var strādāt? Var. Caur kinestētiski, caur kustībām, caur pieskādiem. Es varu pateikt, nāc līdzām. Es varu viņai pateikt, es varu tikai pamat acīm, pastīties. Es varu ar viņu komunicēt arī kinestētiski. Es aizēju. Ja viņi man iedod savu roku, tad mēs iet kopā. Tātad komunikācija ir dažādas izpausmes. Mēs šeit vairāk runāsim tieši par verbālu. Tas, ko es gribu likt jums saprast, kas aiz tā visa stāv. Aiz tā visa nestāv tukša runāšana. Un tādēļ klausītājiem ir jābūt. Un ja mums ir tikai runātājs, ja mums nav runātājs, iedomājieties, jūs atnāktu. Bet tas ir iespējams klausītājs. Var tā būt. Jums uz galda es esmu iepriekš atstājis, čupu ar informāciju, pats neesmu. Viss. Jums ir saturs, jūs esat klausītāji. Bet atrupas patīk? Protams, ka nepatīk. Ziniet, kāpēc nepatīk? Tāpēc, ka mums ir nepieciešams dzīves kontakts. Skatītāji, viņi nāk uz izrādēm. Viņi grib ar jums veidot dzīvu kontaktu. Viņi negrib vienkārši pasēdēt. Tas ir iemesls, kāpēc teātris pastāv vēl joprojām. Jo pretējā gadījumā teātris sen jau vairs nebūtu. Tāpēc, ka, piemēram, viena no spēcīgākajām lietām ir kino. Kinematogrāfija sen jau būtu teātri izludinājusi pa durvīm. Un mēs vispār vairs neko nemācītos par teātri. Tāpēc, ka teātris nebūtu, bet teātris pastāv savā unikalitātē. Tieši tādēļ, kad ir runa par savstarpējām attiecībām. Un kinematogrāfija, lai cik brīnišķīgi, lai cik forši repetiem varētu to visu piesāknāt, to nevar piedāvāt. Tāpēc, ka kino ir tikai un vienīgi bilde. Jā, mūsdienās mēģina tur trīsdimensionāli, bet tas ir vienalga, tas ir uz acīm. Vienīgais, ko viņi var panākt, ir acis uztaisīt tur foršāk trīsdimensijas, krūti, uz ausīm iedarboties. Bet teātrī ir tā cilvēks ar cilvēku. Un tajā brīdī, kad nav cilvēks ar cilvēku, un mūsdienās ļoti daudz, kur nav cilvēks ar cilvēku, tad tas ir tas, ko es pagājušajā jums stāstīju. Pīters Bruks saka, tas ir mirušais teātris. Teātris nav dzīves. Viņš ir dzīves tikai šajā sastarpējā komunikācijā. Tātad visi šie 3 faktori jāņem vērā. Un vēl viena lieta, runājot par komunikāciju, uzzīmēsim vēl vienu piramīdu par blakus. Tikai šoreiz šo piramīdu mēs sadalīsim 3 daļās. Un apakšā gribu, lai jūs uzrakstiet 55%.
pa vidu ir 38% un augšā ir 7%. Uz ko tad šie procenti attiecās? Tas tie attiecās pēc zinātniekam ir abijāni datiem, kurš to ir izpētīgs, un šī ir informācija, kur izmanto faktiski visā pasaulē. Ir tātad pavisam varam iedalīt 3 komunikācijas veidus, un katru no tiem attiecās uz savu apziņas stāvokli. Tātad 7% ir verbālā komunikācija, šī ir runas komunikācija. Ar runu saprotot nevis to plašākā mērogā, bet tieši to šaubu, to verbālo izteiksmi, mutvārdu. 7%, un tas ir saistīts ar apziņu. Tālāk, 38% attiecās uz paraverbālo saziņu. Paraverbālā saziņa ir saistīta ar mūsu elpošanu, ar intonācijām, balss modulācijām, ar tām sīkajām lietiņām, kas stāv aiz mutvārdiem. Tā bija intonācija. Intonācija, balss modulācijas, elpošana, ļoti spēcīga elpošana, teiksim, elsošana, šņuksti. Un 55% attiecās uz neverbālo komunikāciju, šo ķermeņa izpausmi un uz zemapziņu. Tas, ko es gribu jums pateikt, 7% ir saistīti tikai ar to, ko jūs sakāt. Tātad šim ko ir pavisam minimāla nozīme. Tāpēc ļoti daudz, kur ir, var runāt, un beigās, ko viņš pateiks? Man ir skumji, es esmu gājis, es nepadošos, es joprojām iešu, es strādāšu ar mācītājiem, jo ar daudziem mācītājiem tā ir liela problēma. Ir runā, un pēc tam es jautāju, draudzes cilvēkiem, par ko tur mācīties stāstīt? Kaut ko tur, tā kā par Dievu, kad nestāst par Dievu mācīties. Un tā kā par mīlestību, mīlestība ir centrāla tēma, kristīgajā vēstījā. Tad kā tur vispār jēga tur tā visi, ka mēs, teiksim, ejam uz dievkalpojumu, ja mēs tur nebagātināmies. Kāda jēga iet uz teātri, ja mēs netiekam bagātināti ar to, ko mēs darām, ar šo savstarpējo komunikāciju. Un tādēļ, ko ir šis tārkšķis 7%? Šie ir 93% un attiecās uz kā. Tātad, kā jūs to darāt, ir pats svarīgākais. Kā jūs to pasakāt? Kā jūs kustaties? Tas ir pats būtiskākais. Un tādēļ Ritai ir taisnība, ka var arī nerunāt, netarkšķēt, bet komunicēt caur šo kā. Tikai caur acu skatienu, caur pieskārienu. Rita vēl varētu vēl vairāk pastāstīt, kā viņas praksē, ja? Jo tas tā ir. Valodai ir ļoti liela ietekme, bet tarkšķim ir ļoti minimāla ietekme. Tad mums ir jākoncentrējas uz to, kā mēs runājam. Un tagad dosimies tālāk, un es vēlos runāt par valodu kā par sistēmu un tās atklāsmi runas procesā. Un ir zinātnieks, pagājušā gadsimtā dzīvoja Wittgensteins. Un Wittgensteina darbs ir saistīts ar runas un valodas izpēti, un viņš valodu nostata līdzvērtīgu dzīves formai. Tātad valoda ir dzīves forma un vara. Par varu es jau stāstīju, ko nozīmē šī dzīves forma. Tas nozīmē to, ka mēs domājam valodā, dzīvojam valodā. Tātad, jums kā dramaturgiem, jums kā aktieriem, mums ir jāskatās uz to, kā atveidojamais tēls runās. Un jāsaprot, ka aiz tā stāv visa šī tēla pieredze sociālā un domāšana. Ja mēs runājam, tu šodien, labi, ja? Šitie ir šitie, kas tā runā, ka vienkārši viss ir tā piesātnāts ar lamu vārdiem, tad tajā brīdī mums ir jādomā,
ir grūti, protams, iziet no tiem pī, bet ir jāsaprot, ka, kad aiz tā pī stāv domāšana, stāv viņa dzīves pieredze. Man ir viegli, daudzreiz es gribēju aiziet, vienkārši norakstīt tos cilvēkus. Nu, man ir bijis tāds kārdinājums, godīgi pasaku, aiziet norakstīt, kā var tā runāt? Bet jāsaprot, ka es aiz tā cilvēks stāv. Un tad, kad es ar viņu sāktu runāt, aizpēc bišķi galvas, lai tie pī neskaidr, bet iedzinātos, kāpēc viņš tos pī saka. Tas visticamāk nonāk pie slēdziena, ka viņam ir tik šausmīga dzīve bijusi, tik sāpīga, ka tā ir tikai ārēja čauda. Un es saprastu, ka viņi dara to muti. Ļoti daudzreiz tā ir. Gribās norakstīt, bet ja iedzinās, tad saprot, tūra muti tā nav tiesība. Nevienu norakstīt. Un tāpēc jāsaprot, kas aiz tā stāv. Ja, piemēram, ārkārtīgi inteliģenti cilvēki. Inteliģenti, verbālai izpausmē, tur runā svešvārdos, visādos, tur atributācija un diversifikācija un retributācija un vēl. Un kad nevar saprast neko, jāsaprot, kas aiz tā viss stāv. Un visbiežākais tā viss stāv vismaz mazvērtība. Cilvēks nejūtās droši par to, kāds viņš ir. Viņš mēģina izlikties pārāks. Un tas tieši pats arī ar lamavārdiem. Cilvēks iekšēji ir sagrauts, un viņš grib tāds krūtais vecs, ja, es tev labāk, es varu to mutē aizvērciet, ja, parunāt tā, ka tu vispār pēc tam nevarēsi neko pateikt. Ja. Un tas ir tāda vāra. Tādēļ Wittgensteins ļoti pareizi uzsvērs, ka valoda ir saistām ļoti cieši ar vārdu. Viņš nav ieinteresēts, lai viņu saprastu, bet neparādīt, kas ir. Tajā brīdī, kad jūs runājat, jūs patiesībā esat iegūšas varu, es uzskatu Dievu dotu, un iedarbojoties ar šo varu. Nu jā, ja pasās arī kā vārds vispār kā tāds strādāja, Bībelē, to last, ka liekas, ar vārdiem mēs varam celt pilnīgi tā kā savu pasauli, kaut kādā garīgā ziņā. Tad mēs runājam pie secinājuma, ka vārds ir aktīvs darbības līdzeklis. Tas, kas jums jādara ar vārdu, jums ir jādarbojas. Bet ir daudz tā, atnāk savu to dzejolīti, ja? Ja? Ir šis tukša runāšana, šī ārējā forma, šī skaldīšana. Ko nozīmē runāt? Runāt nozīmē darboties ar vārdu. Jums ir jādarbojas ar vārdu. Jums ir jārunā tā, lai es nevarētu neklausīties. Jums nav vienkārši par. Jums ir jārunā. Un runāt nozīmē darboties. Juris Rubēns, latviešu teologs, teica tāds vārdus. Vārds ir visstiprākais, radošais spēks šajā pasaulē. Tātad nav stiprāka spēka, radošāk par vārdu. Un vārds sākās domāšanā. Es domāju un tad runāju. Darboties nozīmē tiekties pēc mērķa, lai atrisinātu problēmu. Un te ir liela bedra ļoti daudziem runātājiem. Ka viņiem nav precīza mērķa, par ko tad tu runā? Es vienkārši parunāšu. Tātad jums ir jāņem vērā, ka ir šīs divas lietas. Pirmkārt mērķis, un otrkārt risināmā problēma. Bez tā, to mēs nevaram ignorēt, bez tā mēs nevaram iztikt. Jums ir jācenšas atrast, kas tad īsti ir labais, bet šis labais katru reizi būs citādāks, jo tas būs diezgan subjektīvi, par to mēs runāsim arī ētikā. Bet labais ir, kas tam tēlam ir labais, kas īmskaidrs labais. Citam, slapkavam, piemēram, labais skaitītos atkratīties no kaut kāda tur cilvēka, lai es iegūtu naudu. Man labais būtu nauda. Kā es sasniegšu naudā, man jāatkritās no tā cilvēka, tāpēc es viņu nogalinu. Ja? Tas būs viņam labais, citam labais pilnīgi pretējais, kā taču nevar nogalināt, ja jādod dzīvība. Un tas jāņem vērā. Bet doma ir tāda, ka ir jāidentificē šis labais, un pēc tā jātiecās, un tas, kas ir sliktais, tas ir jāpārvar. Un tā ir jātiek vaļā. Tātad jums ir jāprot gan redzēt, gan domāt un runāt, nevis to tikai atterināt.
Un tad ir problēma. Runāt nenozīmē tarkšķēt, runāt nozīmē iedarboties, jūs nedrīkstat tikai to savus atdarīt. Mēs patrenēsimies, jūs sapratīsiet vairāk, kas aiz šiem vārdiem stāv. Problēma ir tāda, ka mēs pēc zinātnieka Jomānsa izteikumiem klausāmies, dzirdam, bet esam bieži vien spējīgi sadzirdēt. Labākie gadījumā ceturtdaļa no tā, ko mēs dzirdam. 1/4. 25% mēs reāli dzirdam, no kuriem 10% mēs labākajā gadījumā pēc tam atcerēsimies. Ja? Līdz ar to jātur acis vajā. Jums ir jādzird vienai otru, kad jūs darbosieties kā aktrises skatos. Jūs nevarat ignorēt. Un es gribu vēl vienu lietu uzsvērt, ka cilvēks pieskaras cits citam ar vārdiem. Tas ir tā tālāk izsakoties, bet es gribu, lai jūs pie tā pierakstītu vēl vienu tādu redzes šo iztēles tēlu. Ir līdzīgi, kā es teicu par to, ka tie stari nāk ārā, pierakstiet un akcentējiet, ka cilvēks pieskarās ar vārdiem. Es varu pieskarties fiziski, un tieši tāpat, kā es pieskaros fiziski, piemēram, noglāstu galvu. Es pieskaros ar vārdiem. Un tad, kad jūs strādāsiet, ka mēs iesim savu vingrinājumu sērijai, fiksējiet to, mēģiniet panākt, kā tas ir, pieskarties ar vārdiem. Jo tas pilnīgi izmainīs to, kā jūs runājat. Jo daudzreiz runātājs runā, un tie vārdi atnāk pat šeit, un viņi aiziet projām, viņi aiziet citur, pat viņi netrāk sirdi, galvā. Jā, bet ir ļoti tieši. Platons ir teicis tādus vārdus: no visiem cilvēku izgudrojumiem pats lielākais un skaistākais ir dāji runa. Tajos laikos antīkajā Grieķijā ļoti pievērsoši dāji runas iedzīvē. Prast dāji runāt. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē ievērot runas kultūras normas, par kurām mēs redzam pēc brīža runāsim. Runa ir ietekmējošs darbības veids. Tas ir atdarināšanas produkts. Un tas mums jāņem vērā, ka iedarbība nepastāv bez acīm redzama rezultāta. Tajā brīdī, kad es jums teikšu, tu neiedarbojies, tad jums ir jāsaprot, kad nav acīm redzams rezultāts. Un pirmā lieta, kas jums ir jādara, jums kā runātājiem ir jābūt spējīgām ieinteresēt. Viss sākās ar uzmanības piesaistīšanu, ar šo ieinteresēšanu, un tad es varu runāt. Problēma daudz kur ir tāda, ka mēs sākam runāt, pirms esam ieinteresējuši. Tad ar pirmā lieta jums ir jāņem vērā. Es piesaistu uzmanību, un tad sāku runāt. Pierakstīt. Piesaistīt uzmanību, un tad runāt. Jo tā ir ļoti daudziem aktieriem problēma. Viņi runā, viņi nedzird viens otru, nav šī dzīvā komunikācija, un tad teātris ir tikai mākslīgs. Viņš nav organisks dzīves. Runas pamatā ir pārliecības ieviešana. Jautājums ir, kā manu viedokli, manas domas, manas sajūtas, pārdzīvojumus iekšējos novedīt līdz jums. Tā, lai jūs saprastu. Ne tikai to, ko es gribu pateikt, bet spētu domāt līdzīgi, sajust līdzīgi un pat galvenais līdzpārdzīvot. Un tā ir trešā problēma, kuras gribu pieminēt šodien par mūsdienu sabiedrību, pazūd līdzpārdzīvojums. Liekas. Lielas pārdzīvojums? Līdzpārdzīvojums. Tas, ka es jūtu tev līdzi, šī empātijas spēja, ka man nav vienalga, kas notiek ar manu līdzcilvēku. Un mūsdienās tā ir problēma. Nesen bija šausminošs notikums
ja nemaldos Imantā, kur vienai meitenei, kādai 10-gadīgai meitenei, transporta līdzekļi sabiedriskajā autobusā, cik es sapratu, uzmācās jau kaut kāds 40-gadīgs vīrietis. Un tas, ko meitene darīja, viņa kliedza, viņa teica palīdziet, jo viņš gribēja vienkārši viņu ar vāru, ar apmānu izvilkt ārā. Tagad pedofīļi un izvarotāji ir pilna pasaule. Mums ir pazudusi mīlestības nozīme. Un sākumā neviens neko nerēja. Un mediji bijuši šokā par to. Tādā sabiedrībā mēs dzīvojam, kur cilvēkiem te pats sauc palīgā un nereaģē. Sēž. Jo viņi ir citur. Viņi pat nav šeit. Bet teātris ir par šeit un tagad. Tādēļ mums jādzīvo šeit un tagad. Nevis jāpelna apkārt. Mums ir jābūt spējīgam reaģēt par to, kas notiek sabiedrībā. Mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi. Tādēļ šis līdzpārdzīvojuma moments ir ārkārtīgi svarīgs. Runa arī ir garīgās enerģijas izpausme. Ko nozīmē garīga enerģija? Tas nozīmē, ka es ar vārdu kaut ko radu. Un Dievs, ja mēs skatāmies, kas rakstīts ar Bībelē, nav par velti to vēlreiz atkārtot, ka runa ir arī Dieva dāvana, jo Dievs mums ir radījis savā līdzībā, tad mums arī šis potenciāls radīt ar vārdu. Un tas ir tas, ko es gribu, lai jūs ņemat vērā. Kad jūs runājat, jums ir spēks, potenciāls radīt lietas. Un tas ir tas, ko aktieris dara ar runu. Viņš ar runu rada. Nevis tikai runā. Kad mēs runājam, mēs arī spēlējam spēles, un vislielākā spēle ir zemteksts, jeb tas, kas stāv aizstāv, ko es saku. Par zemtekstu mēs vēl runāsim. Tas, ko es gribu jūs iedrošināt, ir spēlēt spēles. Tas nozīmē to, kad runa pat pēc savas būtības, viņa var būt arī formāla, bet tas, ko es gribu pateikt, ka runa pēc būtības ir drīzākā spēle. Tas ir, es pateikšu šitā, kur tu teiksi man atpakaļ? Princips. Nevis šī vienvirziena kustība, kad es tikai runāju, kad pārtrauc šis dialogs un ka mēs nemētājam to bumbiņu. Es vienmēr aktieriem saku, iedomājieties, ka tā ir bumbiņa, ko mēs mētājam. Es pateiktu tev, ko tu dari? Nē, tu vispirms noķeri. Tu noķeri. Vai arī atsatu? Jā, un tā ir spēle. Mēs jums došu bumbiņas, un arī spēlēsim. Daudz spēlēsim. Aktieriem ir jābūt iekšējiem bērniem. Tā, māksla publiski domāt, tad runas māksla pašā pamatā ir māksla publiski domāt. Lai jūs varētu runāt, jums ir jādomā. Jūs nedrīkstat runāt automātiski. Ļoti daudz aktieri, viņi runā automātiski, viņi nedomā. Vēlreiz saku. Lai runātu, ir jādomā. Tātad vispirms ir doma, un tad ir runa. Tādēļ arī nevar, ir jādomā, mēs strādāsim Rimantu Ziedonu šodien. Un es gribu, lai jūs domājiet, saprotiet, uzņemiet, caur sevi vadiet, un tad tikai sakiet. Un tad tas aizies gan līdz mūsu sirdīm, gan līdz mūsu prātiem. Māte Terēze teikusi tādus vārdus: ja mūsu sirdis ir mīlestības pilnas, mēs runājam ar mīlestību. Domāšana sākas ar attieksmi. Es nedrīkstu būt vienaldzīgs. Ir jābūt vērtējumam. Šo vārdu es lietošu, tas ir skatuviskās terminoloģijas vārds, pierakstīt vērtējums. Tagad es teikšu, nebija vērtējums, tas nozīmē, ka nav attieksme. Es neredzu jūsu personīgo attieksmi pret lietām. Runātājiem ir jābūt savai nostājai. Tādēļ izvēlēties tekstus, kas jums piesaista. Tā ir pirmā lieta. Skolā māca pilnīgi saplūnības. Skolā pasaka, šito iemācies un viss, neko citu nevar izvēlēties. Labs pedagogs, uzdrošinos tā teikt, dos jūsu personībām iespēju izpausties. Es pateikšu, jā, uz nākamo reizi iemācies lūdzu kādu no Imanta Ziedoņa epifānijām. Jā, tāds ir uzdevums, bet tu drīkst izvēlēties, kura no tām epifānijām ir tev tuvāk, kura tevi skar,
Jo jārunā ir par to, kas jums ir aktuāli. Piemēram, Aneta varētu runāt par dzīvības vērtību. Es zinu, ka Aneta ir strādājusi saistībā pret abortiem iestājusies. Un tā ir tēma, kas iet cauri viņas būtībai. Bet Aneta lūdzu nerunā par abortiem, bet runā par dīzē karburatoriem. Man ir laika, lai par to vēl padomā. Tā nav viņas tēma. Tā Anna lūdzu runā tagad par ūdens filtriem. Tā nav tava tēma. Tāpēc arī tas nerezonē, tas man nav enerģija. Kāpēc es tagad tik dzīves esmu jūsu priekšā? Kāpēc? Tāpēc, ka tas manī rezonē. Man nav vienalga, kas notiek ar jums. Un tādēļ es spējīgs esmu darboties ar vārdu. Ja. Runas procesā pastāv, pirmkārt, savstarpējā uztvere. Mēs viens otru uztveram. Un to sauc par sociālo percepciju. Tad pastāv, pirmkārt, runas procesā šī sociālā percepcija, kurā mēs viens otru uztveram. Otrkārt, komunikācija, jeb apmaiņa ar informāciju. Treškārt, interakcija, jeb miedarbība un savstarpēja ietekmēšanās. Un tas, ko es gribu jums pateikt, ir tas, ka visas šīs trīs sastāvdaļas darbojās vienmēr, un bez tām jūs nevarat izsākt. Kā līdz tam nonākt? Un to ir uzdevuši režisori, aktieri gadu simtu gaitā. Kā? Kā man pārliecināt, ka es mīlu? Kā man pārliecināt, ka es gribu nogalināt? Kā man pārliecināt, ka tas ir man pats dārgākais, es negribu nevienam to dot? Kā? Ir jāņem vērā šīs trīs lietas. Pirmkārt, ko es gribu? Ko es gribu? Otrkārt, kāpēc? Un šis kāpēc tad ir motīvs, kāpēc es to gribu? Ko tas man dos? Ko tas izmainīs? Un tas ir saistīts ar attieksmi, ar šo vērtējumu. Ja jums nav attieksmes, ja jums nav vērtējuma, jums nebūs arī mērķis. Ja jums nebūs skatuviskais mērķis, iztīsies, ka jūs darāt šo darbību pilnīgi beztolkā. Bet uz skatuvis nekas nevar būt beztolkā. Visam, es saku, tur ir vienkārši pa milimetriem. Viss ir precīzi izstrādāts. Džulieta dara to tāpēc, kā, un ja nav šis tāpēc, kā, tad nav arī dzīvības uz skatuves. Tad jums visu laiku ir jānopamato katra jūsu darbība, katrs jūsu vārds un tāpēc. Tā ir ļoti grūta māksla, kur jūs esat apņēmušās mācīties. Ļoti grūta māksla. Bet, ja jūs to gribēsiet, ko es teicu par šiem 90%, ja jūs par 90% ar visu savu būtību gribēsiet, jūs arī iemācīsieties. Un plus vēl, kas jāņem vērā, lai nokļūtu līdz kā ir kam. Kā mēs to sākam. Un tas ir saistīts ar šo sociālo percepciju, par kuru stāstīju, ka man vispirms ir jākonstatē. Kas tā Anna tāda ir? Viņai šodien tāds mugurā. Mātos viņa šitā sakārtos. Tāda. Viņa noteikti ir tāda un tāda. Un varbūt viņa nemaz nav tāda un tāda. Ja? Viņa ir pilnīgi pretēji tādam un tādam. Tāpēc cilvēki daudzreiz kļūdās. Pirmais iespējas ir nevienmēr, kā mēs zinām, ir pareizs. Jā, bet tā doma ir tāda, ka mēs, jebkurā gadījumā, mēs izvērtējam, ar ko mēs komunicējam. Ja mēs ejam pie karaja, tad mēs taču neiesim. Čau, Luji, kā sviež, var man te man problēma, ja? Mums uzreiz pilnīgi viss pakārtoties, citas manieres būs. Aidiesim mēs citādāk, vai ne? Runāsim mēs citādāk ar valsts prezidentu, ja? Ar bomzīti, ja? Kas tev ir? Tu nevar aiziet projām, vai
Pilnīgi. Bet viņš nerunāsim tā prezidenta. Kas tad ir? Nevar aiziet prom. Saprotiet, viss pakārtojas ar to, kām es to saku. Tad šīs 3 lietas, ko, kāpēc un kā ir jāņem vērā, lai nokļūtu pietušana. Ko, kāpēc un kam ir jāņem vērā, lai nokļūtu līdz kā. Latīņu vārds komunikare nozīmē sadarboties. Tad nākamais punkts. Es vēlos, lai jūs savus klausītājus un partnerības ziņā viens otru uztverat kā sadarbības partneri. Jums ir jāsadarbojās. Jūs varat iedomāties, ka jūsu auditorija, šie skatītāji ir līdzīgi kā grieķu mītos, tūkstošgalvaina hidra. Ja? Nocēkt vienu galvu, tad tāds pilnīgi briesmots. Nejauši skatavs, ne? Tur sēž, visi skatās, pasniedzēji, visi, ja būs eksāmens, ja? Arī visi skatīsimies tādi stīnīgi. Ko viņi tad? Tā, ja jūs uztversiet auditoriju kā savu biedu, baidīsieties. Nekas nesanāk. Jūs jāuztur kā sadarbības partneris. Un tāpēc ir jābūt šai attieksmei. Tu negribi klausīties. Okay. Tu neesi spiest klausīties. Es eju savu ceļu, tu eji savu ceļu. Viss kārtībā. Bet ja mēs gribam klausīties, tad mēs sadarbojamies. Un tādēļ es esmu pateicis daudz reizes, ka runātājiem ir tiesības, redzot situāciju, ka viņā negrib klausīties, pateikt. Paldies, jūs neesat gatavi darbam, es nerunāšu. Un man bija meitene, sieviete, kur pienāca klāt pēc vienas no manām nodarbībām. Es vadu arī meistardarbības daudzās vietās Latvijā. Un viņa pienāca klāt un jautāja, tāda Rīgas? Jo neviens to nav mācījis, ir tieši pretējais tiek skolās mācīts. To vienkārši jāizdara, ja tu neteiksi, viss vieninieks sēdies, nav darbs ieskaitāms. Nemāci to, ka tev ir tiesības runāt, tev ir vārda brīvība. Ja tu negribi runāt, nerunā. Ja tu redzi, ka cilvēks negrib klausīties tevi, paldies, es redzu, ka tu negribi klausīties, lai tev veicās un ej savu ceļu. Tādēļ sadarbība ar skatītājiem. Un tas ir saistīts ar šo, ka es zinu savu vērtību. Man ir jāzina savu vērtību. Un tāpēc es pie šī punkta gribu pateikt. Tādus vārdus, kā tu Rita, tu Edgar, tu Anna, tu Aneta. Jūs, skatītāji, cienījumi. Jūs esat Bībeles vārdiem izsakoties brīnišķi un skaisti radīti. Jūs esat skaisti, gudri, spējīgi cilvēki. Un ja jums kāds cits mēģina kaut ko iestāstīt pretēji, tad ziniet, ka šim cilvēkam vienkārši skauž. Pēc es gribu jums izdarīt pāri. Ne jau iek jums dar pāri. Runātājiem ir jāapzinās savu vērtību. Ļoti daudzi dzintra benziņi, fantastiski to ir gadu laikā viņi izpētījusi, ka cilvēki, ja viņiem ir iekšēja mazvērtība, ja viņi neapzinās savu vērtību, viņi nav spējīgi arī ar pārliecību runāt publiski. Tāpēc es jums to tikko kā pateicu, ka jūs esat skaisti un brīnišķīgi. Atgādinot to, ka jums ir vērtība. Apzinieties savu vērtību. Kad jūs ejat uz skatuves, ziniet, ka jūs esat pērles. Jūs esat dārgums. Un tā ir pilnīgi pavisam cita izpratne, sajūta. Iet uz skatuves ar tādu apziņu, ka es eju nevis parādīt sevi, bet to darbu, iestāties par to ideju, par ko mēs runājam. Bet es spīdu kā pērle. Kāpēc? Bet es gribu šiem skatītājiem palīdzēt. Un ļoti interesanta līdzība ir par to, ka jūs būsiet pamanījuši kopš seniem laikiem teātra zālē, tad, kad sākās izrāde, kas notiek? Parasti. Nociet gaismu. Un tas, kas ir divas pozīcijas. Skatītāji paliek tumsā. Jūs esat uz skatuves un jūs apspīd gaismu. Jūsu pienākums ir tiem, kas sēž tumsā, palīdzēt nokļūt gaismā.
filozofijas. Es nedomāju tieši, ka tagad paņemsim aiz rokas, nāciet uz skatuves, ja, lai mums tā vairāk gaismu plūst. Bet tā doma, un ja jūs kā aktierim ir vienalga, kas viņam notiek, lai tā sēž savā tumsā. Lai tā iet tur visiem tiem draņķiem cauri, kas dzīvē, ja tās izstās negācijas. Man pie kājas, es atnāku, man par to maksā, tas ir galvenais, kāpēc es šeit esmu. Ja? Ko tu man Tinder stāsti maķības? Kam? Es jums gribu mācīt pilnīgi pretējo. Es jums gribu mācīt rūpēties pirmkārt par tiem, kas ir šeit. Tad jūs spīdēsiet. Runājam komunikācijai 3 veidi. Pirmkārt, mehāniskā, otrkārt, saprātīgā un treškārt, daija. Tad runa var būt mehāniska, runa var būt saprātīga un runa var būt daija. Daija. Mehāniski, ļoti daudziem aktieriem problēmas to, ka viņi mehāniski, es saku, izpildi. Runā mehāniski. Viņi nelīdz pārdzīvo, viņi nedzīvo uz skatos, viņi mehāniski izpildi. Un runa var būt mehāniski, kad ir tas rapa. Ja? Mehāniski, es neveidoju saikni, es nerunāju uz sirdīm, uz prātiem. Bet toties arī mehāniski runa var būt pamudinoša. Viņi var kaut ko izraisīt. Un līdz ar to mēs varam pretī pierakstīt vienu no komunikācijas veidiem pamudinošā komunikācija. Tas ir kā 4. Ja? Nē, tas ir pretī mehāniskai runai. Ka nomās bultiņu un pamudinoša komunikācija. Tālāk, saprātīga. Saprātīga, protams, saistīta jāvīra ar domāšanu. Tas nozīmē, ka es nevis vienkārši mehāniski nolasu vai norunāju, bet es domāju, ko es jums mācu, un tad runāju. Un tad mēs varam runāt par pārliecinošu komunikāciju. Tātad tajā brīdī, kad es jums saku, piedod, tu man nepārliecināji. Tas nozīmē, ka tu nedomāji. Tu tikai mehāniski izpildīji. 3. līmenis. Līdzpārdzīvojuma līmenis. Pats augstākais un sarežģītākais līmenis, šis daija, ka runa var būt daija, tas ir saistīts ar to, kad ir līdzpārdzīvojums, šīs emocionālās jūtu izpausmes, un tas nozīmē, ka komunikācija ir ekspresīva. Vārdiņš ekspresīva, latviešu valodā mēs varam viņu jēdzieniski pārtulkot kā izteicoša. Viņa kaut ko izsaka. Viņa ir jēga tātad. Jo labi, 2. līmenī pārliecinošā. Ok, tu man pārliecināji, tu man liki domāt, un tad? Kas man tā? Es padomāju, viss. Ja. Politiķi arī, sanāca kopā, padomā, es domāju, ka tāpat neko nemainīs. Ja, kāda jēga? Labāk vairāk sabāst kabatā. Tātad, runātājiem jābūt spējīgam visām šīm 3 komunikācijas līmeņiem iziet cauri. Pirmkārt, jums mani kā klausītāji ir jāpamudina jūsos klausīties. Otrkārt, jums mani ir jāpārliecina, jums ir jāliek man domāt. Treškārt, jums ir jāiedarbojas uz mani emocionāli un sajūtu līmenī, lai šī ekspresīvā komunikācija, jo tikai tad tas izies cauri manai būtībai. Un es nevarēšu palikt vienaldzīgs un pateikt, tad es teikšu, labi, ejam, daram, aiziet uz priekšu. Skatītājs aizies projām, viņš būs redzējis to, ka vajag, ka mīlestība triumfē, ka vajag iet un mīlēt, neskatoties uz grūtībām, kā tas ir Romeo un Džulietas stāstā. Iešu, mīlēšu, pateikšu savai sievai, kurš līdz šim esmu, labs piemērs, ka man ir sieva. Bet, plapīsim, ja es to par to sāku. Piemēram, pateikšu savai sievai, ja, es tevi mīlu vairāk. Pavadīšu laiku ar viņu vairāk. Tāpēc, ka jūs būsiet iedarbojušies uz mani. Jūs man būsiet palīdzējuši no tā draņta tumsas, kaut mazlieti gaismā nokļūt. Un atšķirībā no viduslaika indulģencēm, jūs man nebūsiet noplēsuši par to 1000, tāpēc tas būs no jūsu sirds nācis. Mūsdienās arī, es saku, es esmu pret komercializētu teātru, es neesmu pret naudu, jo naudu vajag kā līdzekli, lai vispār kaut kas pastāvētu, bet doma ir par to, kad ir tikai komercializācija. Nav šis konteksts, es esmu pret to. Ka motīvs tas ir jābūt.
Tad jums ir jāieinteresē un jums ir jāpārliecina. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Tā. Nu tad ātri iziesim cauri runas kultūras pazīmēm, par kurām es jau pieskāros, un kādai jābūt jūsu runai. Pirmkārt, kāpēc ir nepieciešams ievērot šīs runas kultūras pazīmes? Tādēļ, lai jūs neapgrūtinātu sarunu biedru, lai jūs neliktu justies nērti, lai jūs neliktu justies atgrūstam un ne. Jums ir visas potences šīs runas normas ievērot, ņemt vērā un realizēt. Un tajā brīdī, kad jūs pasakiet, es nevaru, tas nozīmē, ka jūs negribat. Es vienkārši negribu. Nē, es gribu, un tad dari. Zini? Nē, man nav laika, man nav tas, un man nav šitas. Cilvēki attaisnojās līdz šejieniem mūsdienās. Un, protams, kad ir dzīves forma tāda, ka visu laiku ir jāskrien, darbs tāds, darbs šitāds un tā, ir tikpat kā neiespējams šajā pasaulē dzīvot. Jā, tas tā ir. Bet ir kurā gadījumā jāsaprot, ka tas sakās no manis attieksmes. Vai es pasaku, tas ir neiespējami, vai es pasaku, tu zini, jo tas sarežģīti. Bet vai mēģinu? Redzēsim, kas notiks. Un tā ir pilnīgi cita nostāja. Tas sākās ar runāšanu. Pirmā lieta – dabiskums. Dabiskums ir pirmā runas kultūras norma. Un turpmāk mēs trenēsimies šīs normas ņemt vērā. Un par to ir šīs priekšmets. Latviešu režisors Antmanis Briedītis ir teicis, ka pats galvenais, kas nepieciešams aktierim, ir organiska, jeb dabīga nepieciešamība dalīties ar otru cilvēku savās domās, jūtās un pārdzīvojumos. Ja jūs negribat dalīties, ja jūs negribat kaut ko pavēstīt, jums nav skatuves jāiet. Tāpēc, ja kas uz skatuves ir liekas, tas jāņem nost. To nedrīkst atstāt. Tad jūs pazaudējat šo dabiskumu. Un tajā brīdī, kad teātris nav dabisks, viņš nav pārliecinošs. Jo skatītājs grib redzēt dzīvi. Tas neskatā dzīves ilūzija, jo patiesībā tas viss ir mehāniski izstrādāts. Bet viņš grib redzēt dzīvi. Jo tikai dzīve cilvēka, dzīve komunikācija var mani iespaidot, var man likt kaut ko izmainīt savā dzīvē. Otra norma – dzirdamība. Jums ir jābūt dzirdamiem. Un šeit daudzi aktieri, kuriem esam strādājis, viņi pasaka, bet man ir klusa balss, ko es varu padarīt? Kuram tu to mēģini iestāstīt? Bet mēs kā bērni, es esmu tēvs bijis zemdībās līdzi, ja, kur meitini piedzimot. Ja kurš bērns viņš piedzimst? Viņš, citiet novēlošanos, kur situācija, bet nav jautājums. Ir uzreiz. Nē, man ir klusa balss, es nevaru. Kad tu tad nevari? Zini, kāpēc tu nevari? Tāpēc, ka tu negribi. Kāpēc tad tu varēji bļaut? Un zini, kāpēc tad tu varēji? Zini, kāpēc tev tad varēja būt spēcīga balss? Tāpēc, ka šie gadi, visas sāpes, ar kurām tu esi saskārusies, visas tavas ciešanas, tava atstumtība, depresija un tā tālāk, tie visi kā uzslāņojumi ir tavai personībai uzkrājušies virsū. Un tāpēc cilvēks ir saknupis, viņš fiziski ir saknupis. Šunā tā, man jau tāpat nevies atklausīt. Kāpēc man runā pārliecināti? Man jau tāpat nevies saņem vērā. Tas jāņem nost. Uzslāņojums pēc uzslāņojuma. Tad cilvēks kļūst brīvs. Un tad viņš var runāt pārliecināti. Jo tas nav par kliekšanu. Tas ir par pārliecināti. Pirmie, kad es kliedzu, kāpēc tas bija tik piesātināti? Tā iemesla dēļ, ka tā ir pārliecība. Un sākās ar gribu. Es gribu tagad kliegt un kliegšu. Ja? Tāpēc neturiet sevi ciet. Jums ir jābūt dzirdamiem. Ja jūs nedzirdēs,
tad jūs arī nesapratīs. Jo dzirdamība iet kopā ar sapratni. Ļoti daudzi cilvēki, ja viņi nedzird, viņi pēc tam pasaka, izrāda bija ok, bet es neko nesapratu, jo es nedzirdēju. Mums ir jāliek dzirdēt. Tas ir par šo gribas darbību. Jo tici man, pat tie, ja tu nokaitinās tos cilvēkus, kur ir mierīgi, ja, tādi. Tad, kad viņi sāks dot, tad nezinās, kur likties. Tici man. Vienkārši mamma, viņa varbūt dusmīga vai kāda, bet viņa nekad nerunās kā, viņa kā tā, viņai balss tons, viņa nepaceļās. Jā. Es skaties, varbūt pat labi sajūsmināta vai slikti, tā kā, ko dusmīgi. Vienkārši automātiski vienmēr balss tons uzreiz paliek skaļāk un skaļāk. Un, piemēram, mēs esam runāt, tas var būt gan pozitīvi, gan negatīvi. Un viņi man vienmēr saka, un ka mēs skaļi runājam, ka tas lietas, man liekas, runā normāli. Un viņi nekad, ja viņi dusmīgi nekad nerunā skaļi. Un tā kā mēs, tas tāds, ko esam ievērojuši, bet cilvēki tiešām nekad nerunā skaļi. Jā, tad es absolūti piekrītu, jo te ir jāņem vērā tas, ka teātris ir dzīves ilūzija, nevis dzīve. Mums ir jāmācās runāt skaļi, un tas sakojās pārliecībā, lai mūsu dzirdi. Dzīvē ir dažādi cilvēki, tas ir citādi. Bet saprotiet, ja mēs runātu tā nosvērt, mierīgi, bez emocijām, un piemēram, ir cilvēks bez emocijām runā. Varētu tādā aktīvi klausīties. Nevarētu, nesaprast, ko viņš ja teikt. monotoni runāt. Tur jau tā lieta, tāpēc ir jāiemācās runāt dzirdami. Otra lieta ir entuziasms. Nākamā norma - entuziasms. Trešā - kārtība. Kārtība tad iestājās pret... Trešais bija entuziasms. Jā. Ceturtais - kārtība. Kārtība tad iestājās pret haosu, nesakārtotību, domas nestruktūrētību. Tāpēc runa ir nepieciešams kompozicionāli izprast, dramaturģiski izanalizēt. Par to mēs visu runāsim, kā to kārtību panākt. Tālāk, kodolīgums. Amerikāņu publiskās runas treneris Ruzārda Edērs, viņš teicis, ka no runas ir jāizņem ārā visu, kas pārāk izplūdis un komplicēts. Mums ir jāiemācās pateikt daudz saturīgi, dzīvumā daudz, bet nedaudzos vārdos, iekļaujot tikai svarīgāko un būtiskāko. Turklāt iespējami īsākā laikā. Jo problēma ir tāda, jo vairāk cilvēki runā, jo mazāk cits citu saprot. Tāda ir vēlreiz. Nevajag tarkšķēt, nevajag domāt, jo vairāk pateikšu labāk. Tieši pretēji, jo mazāk pateikšu, bet saturiski dziļāk, jo labāk. Tad arī, kad jūs strādāsiet pie saviem dramaturgiskiem materiāliem, nerakstiet tarkšķus. Labāk maz, bet spēcīgi. Katram vārdam ir sava nozīme. Neviens liekas vārds nedrīkst būt. Jūs man iesniegsiet savus darbus pēc tam dramaturgijā. Es viņam iešu savu. Tas, kurš būs liekas vārds, svītrošu. Beigās daudzreiz tā ir bijis. Lūdzu, 90% sarkani. Viss svītrot. Tāpēc, ka liekvārdība, lieki vārdi. Un mūsdienās ir tendence lieki runāt. Ja jūs palasat mūsdienu dramaturgiju, ļoti daudz, kur ir tārkšķis. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, piedošana, ka tas dramaturgiskais darbs ir mēsls. Ja mēs šeit runājam par profesionālu kvalitāti, ja mēs šeit runājam par domas koncentrētību, par to mēs parunāsim dramaturgijā. Nākamais - papildu stimulēšana. Protams, arī ir nepieciešama papildu stimulēšana, ko tas nozīmē? Tas nozīmē iedarbošanās ar citiem līdzekļiem, ne tikai runas ziņā, bet arī ar šo paraverbālo un neverbālo komunikāciju. Nākamais - pareizība. Un pareizība sakņojas pirmkārt skaidrā domāšanā. Ja jūs paši zināsiet, ko jūs gribat pateikt precīzi un kāpēc jūs gribat pateikt, jūs varēsiet arī skaidri izteikt savu domu. Ir kā loģiski, vai ne? Bet daudzreiz nenostrādā, tāpēc, ka daudzreiz nav sagatavojušies cilvēki un viņi nezin, ko viņi grib pateikt. Un tāpēc es jums daudzreiz jautāšu jautājumus. Ko tu gribēji pateikt? Kāpēc? Pareizība. Pareizība. Kāpēc? Tā kā precizitāte. Nākamais būs precizitāte. Pareizība.
Tātad skaidra domāšana. Un kāpēc es sauc par pareizību? Tāpēc, ka saistās ar literārās valodas normu ievērošanu. Tas ir pret žargonismiem, pret barbarismiem, pret vulgārismiem iestājās. Un tāpēc vēlreiz, visu vajag lietot ar apdomu. Jā, var būt tēls, kurš, teiksim, ik pa laikam lamājās. Bet ja visa lūga ir pilna ar pīpīpī, piedošana, tas ir matematisks. Ja? Tā, precizitāte un mērķtiecība ir nākamais. Cik precīzi jūs iedarbojaties, un vai jums ir mērķis, vai jūs šo mērķi sasniedzat? Precizitāte un mērķtiecība. Nākamais, skaidrība un saprotamība. Klausītāji var saprast, ko viņiem saka, tikai tādā gadījumā, ja runātājs pats saprot, ko viņš saka. Un daudz runātāji ticēt, man nesaprot, ko viņi paši saka. Nākamā publiskās runas norma ir tēlainība. Runai it sevišķi mākslas stilā, kuru mēs tieši apgūsim padziļināti, runai ir jābūt tēlainai. Tad ar šiem mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem pilnai, taču ne pārizskaistinātai. Tad, kad jau par daudz, arī ir slikti. Tad tas ir metafori, epiteti, salīdzinājumi, hiperbolas. Nākamais, tīrība. Tīrība ir tas, ko es stāstīju, lai nav nekādas liekvārdības, lai runa ir uztverama. Un pēdējais, vienkāršība. Un tas pilnīgi oponē tiem, kuri runā ārkārtīgi sarežģīti un speciāli mēģina to darīt. Ja? Jo cilvēks, ko var saprast, viņam to visu izstāsta sarežģīti. Tāpēc jāmēģina pateikt sarežģītais pēc iespējas vienkāršāk. Un arī jums ir jādomā, kā sarežģīto pateikt vienkārši. No ētikas arī puses, kas runātājiem jāņem vērā? Runātājiem pirmkārt ir jābūt saprotošam, iecietīgam, savaldīgam. Jūs nestraucaties, ka tur lejā zvana, tur man, teiksim, nekas nav paziņots, ka tur kāds nāks, un es pat nedomāju. Parasti tur atnāk kaut kādi puiši šeit, kur vienkārši grib iekšā atnāk kaut ko darīt, bet bez saskaņošanas mēs nemaz nevarēsim. Saprotošam, iecietīgam. Saprotošam, iecietīgam, savaldīgam. Ar lielisku elastības spēju runāties varētu pievēroties jebkādiem apstākļiem. No šīs lietas līdz tiks prasītas no jums. Ir jābūt spējīgiem runāt brīvi un atbildīgi, jo izteiktais vārds mums vairs nepieder. Vārdi ir tie, kas pārvēršās attiecībās. Un tādēļ runātājiem ir jābūt ļoti, ļoti atbildīgam par to, ko viņš saka un kā viņš saka. Runātājiem ir jānoskaņo sevi partnerim, jeb kā izcili runas pedagoģi latviešu ir teikusi, ir tātad jādarbojās iekš sevis savā būtībā un priekš otra. Tad es no saviem resursiem dodu jums. Runātājiem ir aizliegts uzspiest savu viedokli, pasniegt to kā neapgāžamu patiesību, uzbrukt klausītājiem, ko nozīmē uzbrukt? Nedomāts fiziski, bet drīzāk noniecināt, iebiedēt, nepamatoti kritizēt. Tad tā centrālā vēsts ir tāda, ir jārespektē klausītāju vērtības. Klausītājiem ir jājūt, ka jūs viņus cienāt un ka jums viņi ir vajadzīgi, ka viņi jums ir būtiski. Jo pretējā gadījumā klausītāji norobežojas. Un noslēdzot šo nodarbību, mēs to paņemsim pārtraukumu, tad paņemsim vingrinājumus, bet teorētisku apskatu. Noslēdzot, es gribu teikt tādus ļoti labus Veltes Tomas latviešu dzejnieces vārdus, ko es gribu novēlēt arī jums. Un kas, manuprāt, šis citāts ietver visu to, par ko mēs šodien runājām, vienā kopsakarībā. Labu domāt, labu darīt, labu runāt, labu vēlēt,
labu dot un labu ņemt. Labi būs.